Mums ir baigie jaunumi. Šī milzīgā kaste ir kaut kas tāds, ko es negaidīju. Sveiks kanālā Līdaku mednieki. Mans vārds Renārs, un mums ir baigie jaunumi. Šī milzīgā kaste ir kaut kas tāds, ko es negaidīju. Mūsu, šī kanāla draugs Neptuno Bait, kas ir lietuviešu ražotājs, Jonas ir atsūtījis lielu kasti ar jaunumiem. Ja līdz šim mani paradumi ir bijuši ķert sākot no apmēram 11 cm mānekļiem, kas ir gulpja plus vēl aste, līdz pat, 35 cm mānekļiem, tad šis būs kaut kas krasi pretējs. Un voilà, tas, kas mums ir atsūtīts, ir šāda vesela kaste. Tas, ko mums ir atsūtījis Jonas, ir viss, kas saistīts ar nanoģigu, kas ir pilnīgi pretēji tam, ko šajā kanālā, vismaz tie, kas sekoja līdzi, varēja redzēt, ar ko mēs ķeram. Šis ir kaut kas pilnīgi jauns priekš manīm. Nano Game, arī Neptuno Bait ir ražotājs. Un, jā, kurš saprot no tiem māneklīšiem, varbūt kāds kaut ko atpazīst, jo zinu, ka daļa no viņiem ir nopērkama arī NGT veikalā, bet kas ir liels pluss uz doto brīdi šāda tipa mānekļiem tieši vasarā, kā es to saprotu. Tas ir, kad uz viņiem var ķert praktiski jebkura veida zivis arī karstā dienas laikā, ja es pareizi saprotu. Jūs paskatieties, kādi te mānekļi. Kaut kādi garāki un tievāki un kaut kādi kosmiskie. Apsties kādi te. Tur laikam viss ļurinās un velkot un māna to zivtiņu. Tu skaties. Godīgi pateikšu tā, ka man nav nekādas pieredzes šajos mānekļos. Vispār šajā makšķerēšanas stilā. Man būs jāvēršās pie kāda speciālista, godīgi sakot, lai man parāda, pastāsta, kas tas ir. Tu apsties. Kā to ķer. Jo es tikai varu mēģināt domāt, ka varbūt tās, ka viņu džigo. Varbūt viņu vienkārši iemet un velk. Šitie lielāki, šis varbūt arī nav nano, bet tas varbūt ir, kā to sauc, ir nano džigs un mikrodžigs, ja? Man liekas, lielāki un mazāki, un varbūt kaut kādā, kurā brīdī jautājums viņi pāriet mikrodžigā. Jūs saprotat, cik te ir daudz to mānekļu? Tas ir vienkārši vāks. Nu, ko mēs varam pateikt? Ko es varu pateikt? Kad Jonas ir diezgan devīgs cilvēks, bet es arī saprotu to, ka viņš grib, lai šo lietu popularizē. Es nezinu, cik viņi Latvijā dotajā brīdī ir populāri. Es viņu neredzu televīzijā vai YouTube'ā vai vēl kaut kur, ka baigi kāds ķert uz viņiem, godīgi sakot. Bet tas, ko es zinu, ka man nāksies pamēģināt. Es zinu, ka man nāksies pamēģināt ar šo te lietu. Ko es vēl te redzēju bez šī visa mazo mānekļu daudzuma. Ir jaunums Jonasam, jeb Neptuno Baits. Visiem zināmie māneklīši ir jaunās krāsās parādījušies. Šitā ir skaistā zili gaišā krāsā. Ļoti, ļoti skaista. Te, kur līdzīga ir gaiša ar zaļganīgu muguriņu un spīdumiņiem iekšā. Ļoti skaisti, ne? Bet šās ir maziņas, redzi? Kāda man roka? Šās ir mazās. Man liekas, ka vēl bija, vēl vienai jābūt. Wow, šitā ir spilgtā. Apmākusies diena, kad uzliec šitādu te.
Babītas briesmoni un ķer līduciņas. Skaisti, skaisti. Šis ir jaunums viņam. Ja kādam ir iepatikušās medūzas, tad droši ejiet uz neptunobeit.eu un varat pasūtīt. Viņu cena tiešām ļoti demokrātiski un ar kodu COPE10 vēl dabūsiet atlaidīt 10%. Un nekur vēl izrādās ir. Un vēl viņu ir tiešām ļoti daudz. Man izstāsta, ka man būs jātaisa vesela sērija, kā es mācos ķert uz mikrodžigu. Es ļoti ceru, ka es atradīšu kādu, kas man apmāca. Parādi, kā to darīt, lai es tur kaut ko arī noķeru. Jo māneklīši izstāsta, protams, forši, bet tomēr jāzina arī laikam, kur viņu mest un kā viņu spēlēt. Tas, ko, vēl ir jaunums, starp citu, ko Jonas ir atsūtījis un vispār izgudrojis. Labi, nezinu par vārdu izgudrojis, bet viņi daudz kur ir līdzīgi, bet ir parādījies māneklis. Šāda te tipa. Un cik es saprotu, viņa doma ir tāda, kad viņam ir plata priekša, tas ir domāts, lai viņš stumj ūdeni. Katra šī te rieva, kas ir iekšā, arī papildus aizķer ūdeni un kaut kādu vibrāciju papildus viņā taisa. Un tad ir tātad šis, kā to sauc, rotiņš, mēlīte vai lapiņa, kura griežās šādā te veidā pa ūdeni ejot. Es godīgi sakot, man nav nejausmas, kā viņš varētu ķert, kā uz viņu atsauksies līdaka. Man nav ne mazākās jausmas. Bet to, ko es zinu, ir, ka mēs arī šos pamēģināsim. Rudens, kā saka, nāk arī straujiem soļiem, tā tikai liekas, ka tagad ir jūnija beigas, jūlijas sākums, bet īstenībā tas atnāks ļoti ātri. Un te ir tāds pats, tikai ar šiem te matiem, tādiem kā četrbeitam, ļoti līdzīgiem, neko papildus šādus te ir iekšā ieliktas. Nav ne mazākās jausmas, kā zivs to atsauksies. Nav ne mazākās jausmas, kā viņš spēlēs ūdenī. Bet īstenībā, kas grib redzēt, var redzēt uz neptunobeit TikTok lapu, un viņam īstenībā ir kaut kādi nelieli video, kā apmēram viņš spēlē. Bet viens ir, kad kaut kā basēnā paskatās, un otrs kā ir dabā. Tāpēc arī kā līdaka uz tiem atsauksies, es patreiz nav ne mazāko jausmu. Un vēl, mums ir vēl trešais tāds pats. Un vēl viena lieta, ko neptunobeit Jonas man piedāvājot šos nano jig, jeb mormišinga vispār tēmu kā tādu. Viņš man jautāja, vai es kaut ko tādu esmu darījis savā mūžā. Es teicu, nē, man nav ne mazākās jausmas, kā to darīt. Viņš saka, labi, es tev atsūtīšu arī makšķeri. Viņš pats netirgo makšķeris, bet viņam ir kaut kādas, ko viņš īpašiem draugiem, tā teikt, atsūta. Un laikam esmu ticis šajo īpašo draugu statusā, jo viņš man atsūtīs izvelkam un nanojig tātad makšķerīti. Šāda te viņa ceļojumiem spēļoja ļoti laba. Ļoti laba, bet es tāpat laikā nezinu, cik viņa ir jūtīga pret tādu, kas saliekās vai no viena gabala vai no diviem. Un kas te kaut kas rakstīts, te gramiem nekas nav rakstīts, diemžēl, bet viņa būs jātestē. Viņa ir jūtīga. Es redzu, jūs neredziet. Galiņš ir diezgan jūtīgs. Vienvārds sakot, nākamais plāns ir tāds. Es meklēju kādu, kurš man iepazīstinās ar šo tēmu, nanojig tēmu, mormišinga tēmu, pastāstīs sīkāk un kas kopā ar maniem būs gatavs aizbraukt Copē. Gaidiet nākamos video. Es domāju, es atradīšu šādu cilvēku, kurš gribētu parādīt ne tikai man, bet arī skatītājiem, kā to darīt. Jo es tikai apmēram nojaušu, kā to darīt, bet vai esmu pārliecināts? Nē. Tā kā šis bija apskats par to, ko atsūtījis ir neptunobeit, nanojig tēma, un ražots šis konkrēti viss ir Lietuvā. Uz tikšanos nākamajās sērijās.